Vakar Ventspils kalna trasē noslēdzās Rallija Liepāja-Ventspils 3 dienu ilgais brauciens pa Kurzemes ceļiem. Sacensības apvieno Latvijas čempionātu divus posmus, kā arī Eiropas čempionātu rallijā, kas tādā valstī kā Latvija notiek pirmo reizi. Skatītāju galvenā uzmanība bija pievērsta rallija zvaigznēm – somam Jari Ketumā, leģendāriem franču autobraucējiem François Delacouram un Īram Kreigam Brīnam. Lai gan šis ir ziemas rallijas, dalībniekiem nākas iztikt bez lielām sniega kupenām. Tur mežā viss ir sasals, sniegs, ledus. Sniegs nav, bet ledus ir. Ar ledu pilnībā pietiek. Ledus ir labi. Trase nav viegli, grūti ar šādām riepām. Laika apstākļi arī nedaudz dīvaini. Gaidījām ziemu, bet te kaut kas starp pavasaru un ziemu. Gribējās vairāk sniega. Ventspils nedēļas nogalē dzīvoja rallija noskaņās. Daļa ielu pasākumu ietvaros bija slēgtas, un rallija atbalstītāji jau laikus pilsētā bija rezervējuši naktsmītnes. Rallija pēdējā posmā Ventspils kalnā par sniega trūkumu un asām sajūtām nevarēja sūdzēties. Braucieni pa kalna serpentīnu un tramplīns bija papildus adrenalīns braucējiem un emocijas skatītājiem. Tas bija visvairāk skatītājiem. Kaut gan arī te tur varēja daudz ko pazaudēt. Daži pazaudēja, daži kaut ko uzvarēja, bet skatītājiem jāsaka, skatītājiem bija labi, jo vairāk līkumu vienveid kopā. Braucējiem tā nevisai, bet skatītājiem domāju ļoti labi. Pēc 3 dienu braucieniem pa Kurzemes ceļiem tika noskaidrota Eiropas čempionātu uzvarētāju kopvērtējumā. Lai gan pēc pirmās dienas vadībā izvirzījās īru braucējs Brīns, pēc tam vadību savās rokās pārņēma somu braucēji Jari Ketumā un Kais Lindstrēms. Gribu uzteikt Brīna rezultātu. Viņš ir lielisks braucējs. Piektdienu vēl nebija pārliecināts par sevi, automašīnu. Tā ir arī pirmā sadarbība ar Kaju. Vēlāk pieradu, un tad jau vairs nebija robežu. Esmu priecīgs arī par 2. vietu, jo šīs bija manas pirmās sacensības Eiropas čempionātā. Tā man ir sava veida maza uzvara. Ieguvu jaunu pieredzi pirmo reizi braucot pa ledu un sniegu. Rallijas Liepāja-Ventspils neiztika arī bez interesantiem pārsteigumiem. Pēdējās dienas noslēdzošajā posmā kalnā pirmie startēja goda ekipāža – Lembergs un Sasks. Es lasīju tos pierakstus. Stenogramu. Un man bija iespēja lasīt tā kā rakstīts, kā kreisais 6, bet man bija iespēja arī nolasīt nevis kreisos 6, bet labais 7. Un es domāju, ja es būtu nolasījis labais 7, mums būtu lielāka marketinga pasākums. Arī franču rallija leģendai François Delacouram gadījās izslīdēt no trases un apmaldīties Kurzemes mežos. Un pirmajā posmā bija pat jābrauc ar atvērtām durvīm. Durvis bija aizvērts, un tad vienā brīdī slīdu un redzu, ka tās atveras. Tad es sapratu, ka durvis vairs neaizvērš. Visi trasi brauc stūri turot ar labo roku, bet durvis ar kreiso. Patiesībā tādā veidā uzrādīja ļoti labu laiku. Rallija dalībniekus visos posmos atbalsta līdzjutēji, gan vietējie, gan ārzemnieki. Palīdzēja arī īpašie rallija talismani. Viņi mums dod pretī ļoti daudz emocijas, jo arī tagad, kad nobrauc, visi atver logu, pamāja, uzpīpina, pamidžina ar gaismām. Siltums un sirsnība no viņiem nāk. Mēs dodam, viņi dod pretī. Jautāts par to, vai tagad arī Ventspilī, tāpat kā Liepājā, tiks ieviestas savas rallija tradīcijas, pilsētas mērs atbildēja ilgi nedomājot. Jūs zināt, es jums pateikšu tā, ja man Latvijas reklāmas dēļ vai Kurzemes reklāmas dēļ vai Ventspils reklāmas dēļ, jo vairāk vajadzētu nosēsties uz Marsa, es to izdarītu. Un ja mums būs vairāk turistu, tas nozīmē, ka tas pasākums ir izdevies. 3 dienu laikā rallija dalībnieki veica 240 km, un iespējams šī nebūs pēdējā reize, kad Kurzemes ceļos rūcinās rallija automašīnas. Gita Mārtiņsona, Marks Tumjanīs, Kurzemes televīzija.